Mēneša beigās Latvijā vizītē viesosies Gruzijas prezidents Mihails Saakašvili. Gruzija ir ļoti interesanta un specifiska valsts, tāpēc, ka tā nav NVS, viena no tām retajām valstīm, kas nav NVS valsts sastāvā un skaidri deklarējusi savu vēlēšanos piedalīties un iesaistīties Eiropas Savienībā un arī NATO struktūrās. Pagaidām gan neviens, ne otrs vēl nav izdevies, taču ceļā uz to Gruzija ir un skaidri to ir deklarējuši, un tieši Latvija ir lielu palīdzību sniegusi Gruzijai šajā ziņā. No gal galā Gruzijas parlamentā ir izveidots Eiropas Savienības informācijas birojs, kur iekārtot, izveidot un radīt ir palīdzējuši Latvijas speciālisti, un tā nav vienīgā sadarbība, nav vienīgās konsultācijas, kuras mēs sniedzam šai valstī, kas ir mums draudzīgākā valsts šajā visai nemierīgajā reģionā. Pirms dažām nedēļām mūsu filmēšanas grupa apmeklēja Tbilisī, lai pārliecinātos un noskaidrotu, kas tad šobrīd ir un kas šodien aktuāls Gruzijā mūsu sabiedrotajā valstī. Gruzijā joprojām atceras karu ar Krieviju, kurā pirms 4 gadiem nācās reāli zaudēt aptuveni 5. daļu valsts - Dienvidosetiju un Abhāziju. Tiesa, karš lielā mērā sākās tieši šo teritoriju dēļ, bet ja līdz tam teorētiski var iedomāties dumpīgo Gruzijas rajonu atgriešanu, tad tagad tuvākās 10 gadēs tas diezin vai ir iespējams, neraugoties uz to, ko saka paši Gruzijas politiķi un sabiedrība. Nesenās kara rētas sāk aizvilkties, taču tā veidotās problēmas ir palikušas. Lai gan Gruzijā dzīvo gandrīz 2 reizes vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā, zināmā mērā mūsu abas valstis ir līdzīgas. Tāpat kā Latvija, arī Gruzija nav liela, un tāpat kā Latvijai arī te jārisina savas ekonomiskās problēmas. Taču, kas attiecas uz politisko dzīvi, tad politiskā dzīve Gruzijā ir daudz sarežģītāka un daudz temperamentīgāka. Vēl jau vairāk šogad, kad rudenī ir gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Socioloģiskie mērījumi liecina, ka pašlaik valdošā prezidenta Mihaila Saakašvili partija Nacionālā kustība varētu iegūt 30–35% atbalstu. Opozīcija arī apmēram tikpat, lai gan ir arī citi dati, kurā liecina, ka valdošā koalīcija varētu pat arī 60% iegūt. Tomēr kādi 30–35% vēl savu izvēli nav izdarījuši. Un lūk, par šīm valstīm arī notiek vislielākā cīņa. Iraklīs Alasanijai vada Brīvo demokrātu partija, tā savukārt ietilpst lielajā opozīcijas koalīcijā Gruzijas sapnis. Vēl pirms kara šis politiķis, toreiz Gruzijas pārstāvis ANO, tika minēts kā nākamais valsts premjerministrs. Tagad Saakašvili un Alasanija ir politiskie sāncenši. Mēs gribam, lai pirmo reizi 20 gadu laikā vara Gruzijā mainītos demokrātiski vēlēšanu ceļā. Mums ir bijis gan militārs apvērsums, gan rožu revolūcija. Pietiek. Beidzot, politika Gruzijā ir jāveido civilizēti. Pastāv dažādi politiskie viedokļi par to, kā sasniegt valsts mērķus, kā veikt ekonomiskās un arī politiskās reformas, bet starptautisko attiecību jautājumos nav fundamentālu pretrunu. Visi politiskie spēki ir vienisprātis, ka Gruzija pieder Eiropas saimē. Te ir jāpiedalās NATO, Eiropas Savienībā, valdošo partiju un opozīcijas viedokļi ir līdzīgi. Viens no opozīcijas līderiem uzsver, ka pirms dažiem gadiem viņa partija iegūta 20% Tbilisī pašvaldību vēlēšanās, un tagad esot jāvirzās tālāk. Partija un lielā opozīcijas alianse ir izstrādājusi savus piedāvājumus lauksaimniecības, veselības aizsardzības un izglītības attīstībai. Mums trūks darba vietu, valstī valda reāls un baiss bezdarbs. Apmēram puse Gruzijas cilvēku ir bez darba. Var jau mums neticēt, bet ja pat Saakašvili publiski izpļāpājas, ka galvaspilsētā vien ir 30% bezdarbs, tas ir nopietni un nozīmē, ka patiesība ir vēl skarbāka. Saakašvili ir izveidojis monopolu politikā, biznesā un mediju vidē. Viņš nedod šai valstī iespēju attīstīties. Politikā ir jārada reāla konkurence. Tas ir galvenais gaidāmo vēlēšanu uzdevums. Bezdarbs nav tikai Gruzijas problēma, tā ir visas bijušās PSRS tautas problēma. Un valdība cenšas bezdarbu apkarot. Tā piesaista investīcijas, lai nodrošinātu Gruzijas iedzīvotājiem darbu. Tas nav viegls uzdevums, taču mēs ejam pareizā virzienā. Ja runa par notikumiem Gruzijā, tad mums Latvijā dzīvojošajiem ir jāpatur prātā, ka Kaukās un tā tautas mentāli no mums ļoti atšķiras. Tur ir pavisam cits temperaments. Ja tur notiek kāds strīds, tad tas noteikti būs skaļš un visiem dzirdams. Ja konflikts, tad varbūt arī ar puniem un nobrāzumiem. Pirms 3 gadiem, piemēram, pavasara nemieri Gruzijā pret pastāvošo varu bija plaši, ilgi ar daudziem ievainotajiem, taču bez pieteiktajiem rezultātiem. Opozīcija saka, ka tas tāpēc, ka līdz cilvēkiem nenonāk patiesa informācija. 2 lielākos televīzijas kanālus, ko skatās 80% Gruzijas, kontrolē prezidenta cilvēki, kamēr vietējās televīzijas visādos veidos tiek slāpētas. Pavisam nejauši mēs Tbilisī centrā nonācām improvizētā vietējo televīziju rīkotā protesta preses konferencē. Tad, kad valsts kontrolētajām televīzijām ir liela nodokļu parādi, viņām viss tiek piedots, bet pret mums par katru mazāko sīkumu piemēro sankcijas. Ja mums kāds dod naudu, tad viņš arī tūlīt tiek sodīts. Pie viņa uzreiz parādās dažādi
dažādas kontroles. Mums pārmet, ka mēs esam Krievijas aģenti un plānojam apvērsumus. Tie ir meli. Drīzāk jau varas nometnē ir puskrimināla grupējuma. Vienīgais, ko mēs gribam, ir vārda brīvība. Ja jums būs iespēja iepazīties ar Gruzijas masu saziņas līdzekļiem, jūs pārliecināsieties, ka demokrātijas procesi attīstās un ir iespēja paust visdažādākos viedokļus. Opozīcijai tas nav liegts. Neraugoties uz politiskajām kaislībām un ekonomiskajām problēmām, ir skaidrs, ka Gruzija tomēr ir labs nākotnes biznesa placdarms. Pērn šīs valsts ekonomikas izaugsme palielinājās līdz 7%. Ne jau velti daudzi slavenas vīna darītājus tagad darbojas ar rietumu investīcijām. Arī latviešu uzņēmēji sev ir atklājuši šo valsti un lēnām sāk nopietni tajā izvērsties. Līdz šim gan Gruzijā sastopamie latvieši uz šejienes atbraukuši ģimenes apstākļu dēļ. Viņiem uz valstī notiekošo ir savs, ne acu mirklīga komandējuma skats. Grūti, bezdarbs ļoti liels, briesmīgi liels. Un daudz netaisnības mums stāsta, ļoti daudz. Neuzdrošinos visu tā atklāti runāt, bet cerības bija pavisam savādāks, pavisam cits, kad bija tā revolūcija. Te ir jāpadzīvo, lai visu to saprastu. No tā, ko stāsta, tik un tā atbraucēji, kā es saprotu, nesapratīs. Te ir jāpadzīvo. Latvijas vārdam Grūzijā ir gluži vai maģisks iespējas. Te vēl joprojām ar labu vārdu atceras, ka mēs bijām starp tiem, kas toreiz kara laikā, tā vēl karstajā fāzē, nostājāmies Grūzijas pusē. Un to atceras gan parlamenta deputāti, gan vienkārši taksometra šoferi. Tāpēc mēs, kā Eiropas Savienības valsts, varam palīdzēt Grūzijai arī tagad. Un tas neprasīt nekādus dižos ieguldījumus. Kas attiecas uz palīdzību tagad, tad atsūtiet pēc iespējas vairāk novērotāju uz vēlēšanām.